Bet, ja vēlamies sevi palutināt, tad, protams, prātā nāk klasiskā vērtība kafija kopā ar saldējumu, bet šeit vietā ir arī nērtais jautājums. Vai visi tie produkti, kas tiek uzdoti par saldējumu un vismaz izskatās pēc saldējuma, tiešām ir šī vārda cienīgi? Un tad viltvāržu medībās devies ir Artis Kamals. Vasara nav iedomājama bez saldējuma, un veikalos pieejami visdažādākie tā veidi. Bet vai mēs pievēršam uzmanību, no kā saldējums ir gatavots? Taču ēdat vasarā saldējumu, vai ne? Jā, daudz. Vai pērkot saldējumu pievēršat, kas ir saldējuma sastāvā? Es pārsvarā mēģināju skrīvi ar saldējumu. Es tur netālu dzīvoju no turienes. Bet nepievēršies pērku veikalā saldējumu. Nē, mēs pērkam garšīgo saldējumu, kur mums garšo. Nelasam. Zināt, no kā būtu jāsastāv saldējumam? Nu jā, piens. Un veikala saldējums tā sastāv, kā jums liekas, no piena? Nu, kā kurš var būt? Pēc definīcijas saldējums ir uzputots, sasaldēts piena produkts. Tātad, kam jābūt pamatā? Pienam, vai ne? Loģiski. Un tā pati senākā recepte tāda arī ir, ka tiek par pamatu ņemts. Piens nav pats primārais, parasti tas ir saldējs krējums, jo tas tātad vislabāk putojas. Saldējs krējums plus mīnus piens un cukurs. Un, attiecīgi, tad pēc saviem ieskatiem var pievienot citas sastāvdaļas. Aplūkojot veikala vitrīnās izlikto saldējumu iepakojumus, redzams, ka vairumā gadījumu saldējumu sastāvā ir krietni vairāk sastāvdaļu. Marķējums mums ļoti daudz ko pasaka priekšā. Tāpēc mēs viņu lasam, skatāmies, vērtējam. Un, attiecīgi, uz marķējumu attiecās noteikumi tādi, ka marķējuma sastāvdaļu uzskaitījumam ir jābūt dilstošā secībā. Tātad tā sastāvdaļa, kuras produktā ir visvairāk, būs pirmā, un tā sastāvdaļa, kura ir vismazāk, tā būs pēdējā. Attiecīgi, ja mēs paņemam saldējumu, un viņam ir jābūt ražotam no piena, saldā krējuma vai atsevišķos gadījumos, īpašos gadījumos tas tiek ražots arī no biezpiena, tad tam vajadzētu būt pašā sākumā. Ja pašas pirmās sastāvdaļas ir ūdens, cukurs un augu tauki, vai mēs gribam šo produktu, un vai mēs to gribam saukt par saldējumu, tas droši vien katra paša ziņā. Pāris iepakojumus aplūkojam tuvāk. Atšķirības saldējuma sastāvā ir ļoti ievērojamas. Super piens ir 40%, saldējs krējums vēl 40%, tas jau ir 80%, tas ir daudz un tas ir ļoti labi. Cukurs, atkal drusciņu vājpienu pulveris, un šeit jau iet pārtikas piedevas. Šie augstskābju mono un diglicerīti nav nekas slikts, no tiem nevajag baidīties. Kas mums būs ārzemniekam vēderām? Tie būs pirmajā vietā ir ūdens, otrajā cukurs, trešajā kokos tauki. Tepat nav piena pulveris. Šis būs tāds tipisks ūdens, cukuru un tauku putots produkts, bet saucās saldējums. Te ir tikai piens, cukurs, olas, saldējs krējums un biezpiens. Un kas ir ļoti forši, šis ir saldējums ar avenēm, un mēs redzam, ka sastāvā ir tikai un vienīgi avenes. Nevis aromatizētāji un pildījumi. Ievērojama arī loģiska tendence, jo saldējums ir dārgāks, jo tā pagatavošanā izmantotas kvalitīvākas sastāvdaļas. Mazo iepakojumu saldējumu sastāvs ir krietni raibāks, jo tiem bieži izmantotas dažādas glazūras. Kāda saldējuma sastāvā pamanām pat briljantu zilo ziedi. Ilva nobeigumā iesaka vienkāršu recepti, kā saldējumu pagatavot mājas apstākļos pašu spēkiem. Vienkāršākais variants, ja mājās nav ne saldējuma aparāta, ne blendera, ne miksera, mēs varam vienkārši ar dakšiem saspaidīt ogas, pielikt klāt medu, ielikt trauciņos. Arī šajā pašā lielveikalā noteikti tādi ir nopērkami, nemaksā dārgi. Es pat esmu pirkusi pa kādu eiro, manuprāt. Un šajos trauciņos mēs sapildam šo te ogu masu vai augļu vienalga, kas mums labāk garšo, un liekam saldētavā un mielojamies. Un tādu var ēst katru dienu.